Kad es sāku tikko meklēt īsti neko daudz par to es nezināju. Mans ceļš uz coachingu sākās, manuprāt, 2020. gadā, kad aptuveni bija Covid, jo mana pirmā vēlme bija iet uz mediāciju. Bet mediātora apmācības notiek aptuveni, manuprāt, ja nemaldos, aizvien tikai reizi gadā un klātienē. Un par cik Covids, tad klātienes mācības bija atceltas, un tad, lai kaut kā sevi nodarbinātu tā vietā, tad vajadzēja meklēt kaut ko citu. Un tanī brīdī caur pieaugušo izglītību es atradu kursu, kas bija coachings un mediācija, un man likās, ka skan interesanti, atvainojos, nevis coachings un mediācija, bet coachings un supervīzija. Un supervīzija bija dzirdēts jēdziens, līdz ar to tad likās, nu jāpamēģina, liekas kaut kas interesants. Un man sākumā likās, ka man vairāk būs uz to supervīzijas pusi, bet caur tām mācībām es sapratu, ka coachings ir kaut kas tāds, ko es noteikti gribu praktizēt jau tā nopietni, ka tur apakšā kaut kas slēpjas, ar ko tiešām cilvēkiem var palīdzēt un kas palīdz arī tādā ikdienas komunikācijā ar pilnīgi visiem apkārtējiem, kas, manuprāt, tā ir tīpaši tādam personāla speciālistam ļoti svarīgi. Tad izgāju turības kursu un pēc tam jau skatījos, kur tālāk var to tā kārtīgi profesionāli mācīties. Tāds bija tas mans ceļš un līdz ar to kaut kādus coachinga pamatus pirms pievienojos Baltika Coaching Centra, kaut kādus pamatus jau es zināju.